Nu, ko, sveiki visiem. Lienītēm vēl cilvēki vienojās klāt, bet mēs zinām, ka mēs esam laikam populāri ar to, ka mēs vienmēr laicīgi sākam. Un, ja reiz pulkstens ir 8, tad viņš ir 8, un mēs arī sāksim. Šodien varbūt ir drusciņ tāda savādāka tēma. Jo aizvien biežāk nākās dzirdēt no cilvēkiem, ka tās kosmētikas jau ir tik daudz, un viņi īsti nesaprot, ko ar viņu darīt, un kāda tad ir man vajadzīga, ja, un tad apmēram ir tā, tas, ko tu lieto, dod man to arī, ja. Bet tas ir tāds gaužām nepareizs priekšstats par to, kā izvēlēties kosmētiku. Tāpēc šodien mēģināsim salikt visu pa plaukstiņiem. Ja? Pirmkārtām, es zinu, ka ļoti daudz vēl ir tādi cilvēki, kuri vispār praktiski izņemot niveju, baigi neko nelieto. Un uzskatu, ka varbūt tas ir tas pats labākais, bet tas laikam jau vairs neatiecās uz mūsdienu, teiksim, cilvēkiem, ja uz mūsdienu sievietēm mēs esam ļoti prasīgas. Un laiks ir tik ļoti strauši, un mums gribās izskatīties aizvien jaunākām, it sevišķi, ja mums kāds gads pienāk klātā, uzreiz gribās vēl jaunākā izskatīties, un tas ir absolūti normāli. Ja, varbūt jaunās meitenes īsti nesaprat, par ko ir runa, ja, bet, teiksim, mana gada gājuma meitenes jau sāk saprast, ko tas nozīmē, kad atkal pienāk kāds gada skaitlis klāt. Nu ko, tad šodien mēs runāsim par brendu Atomy. Tātad Dienvidkorejas kosmētikas, viens no lieliem tādiem kosmētikas tirgotājiem. Mēs zinām, ka vispār Dienvidkorejas kosmētika kotējās augstu, ja, un teiksim, pasaules tirgu ir pieprasīta. Mēs šodien neiesim vēsturē par kompāniju, mēs neiesim vēsturē par pārdošanas datiem un tā tālāk. Šodien tātad atceramies, ka mēs visi esam pieslēgušies, lai saprastu, kādas tad kosmētikas ātumi ir, kāpēc vispār ir vajadzīga kosmētika, ja? Un kas ir tas, kas konkrēti katrai no jums ir vajadzīgs. Nu, pirmkārtām, paskatīsimies varbūt tādu momentu, kāpēc āda vispār noveco, ja? Jo it kā pēc savas patiesības cilvēks ir radīts, lai viņš dzīvotu vismaz līdz 100 gadiem pilnīgi absolūti normāli, ja? Un 120 viņš var nodzīvot tad, ja viņš ļoti, ļoti labi uzvedās, ja? Bet pieredze rāda, ka, nu, diemžēl mēs tik ilgi nedzīvojam, ir reti, kurš tik ilgi dzīvo, un arī diezgan ātri mēs esam sākuši novecot. Ja? Tad varbūt drusciņā kādas tad ir tās tur, nu, teiksim, tās īsti ādas novecošanās, ja? Principā viņas ir divas, jā, vairāk vai mazāk. Tātad viens ir tas, ko izraisa ārējā vide. Mēs paskatīsimies arī, kas pie tā ir. Un otrs tātad ir chronoloģiskās ādas novecošana, tātad ģenētika, gadi, ja, un teiksim, organisms viss mums tā kā, nu, nolietojās, ja, un līdz ar to arī tas parādās uz sejas, ja. Tātad, principā, ir divas šīs te novecošanās, nu, tādi punkti, ja. Kas tad ir varbūt, ko mēs varam ietekmēt? Mēs varbūt nevaram ietekmēt ģenētiku, jā, mēs nevaram ietekmēt gadu skaitli, bet ko mēs varam ietekmēt? Mēs varam ietekmēt to, teiksim, šos te ārējās vides faktors. Kas tad varbūt ir tas, kas visvairāk, teiksim, grauj to mūsu skaistās preces izskatu, ja? Tad tas ir miega trūkums, ja mēs diezgan vēli visi ejam gulēt, un no rīta kā lagri jāceļās, un aizvien vairāk laiks paiet internetā, ja. Mēs maz dzeram ūdeni, un šeit iet runa par tīru ūdeni, par tēju, par kafiju, par zupīti, kas ir apēsta, ja, vai izdzerts kāds alkohola grams, ja, šeit tas nav. Iet runa par tīru ūdeni, un vēl pie tam vēlams negāzēt, ja. Un ja tas ir avot ūdens, nu tad tas vispār ir zelta vērts, ja. Tālāk tātad gaiss, ja, pastaigas svaigā gaisā, to mēs varam ietekmēt, ja. Smēķēšana, alkohols, tātad kaitīgie ieradumi. Es domāju, ka, nu, diez vai kāds atradīsies, kurš jaunībā nav izsmēķējis kādu cigaretu un pagaršojis arī kādu alkoholu malku, ja. Ja jaunībā tas varbūt ir, nu, tāds atļauts, tad vēlāk, kad mums paliek jau vairāk gadu, tas jau paliek aizliegts, ja mēs gribam saglabāt to savu izskatu.
Tālāk stress. Nu, no stresa mēs īstenībā neviens neesam pasargāti, jo stress ir mums apkārt visur, ja. No rīta aizgulējies, skrien uz darbu, ir stress, stāvi sastrēgumā un jūti, ka tu kavē ir stress, nokavēji autobusu, tev atkal ir stress, ja. Atnāc vīrs no darba mājās un tu neko nes uztaisījis ēst, atkal ir stress, ja. Un mums visu laiku ir stress un stress un stress, ja. Gan ikdienā, gan mājās, gan darbā, ja, tādā stresa sakarā, protams, varat paskatīties, ir ļoti daudz un dažādi, kā varbūt ko padzert, ko nomierināties, ja, bet katrā ziņā, nu, jāmāk ir sevī šo stresu neielaist. Nākošais ir saules starojums, ja, un mēs zinām, ka ar katru gadu saule paliek aizvien niknāka, aizvien šis ozonas slānis mums paliek švakāks, ja, un līdz ar to saules stari paliek aizvien kaitīgāk, un arī tas bojā mums ādas izskatu. Un vēl tas, ka mēs nelietojam saules aizsarga krēmus, kas arī ļoti liels, teiksim, grēkojam ļoti. Tālāk ir uzturs, ja, nu, ko lai dara, ka mēs latvieši esam gaļādāji, mums patīk labāk apēst puscūku nekā kāpostus, ja, stūķēt iekšā vai burkāniņu nograusties, ja. Tā kā jāpadomā arī par uzturu ir, protams, tāda lieta kā menopauze, no tās arī mēs nekur nevaram izmukt, ja. Un kā man viena kolēģi teica, kad viņai bija saruna ar vienu sievieti, kura teica, es burtiski novecoju vienas nakts laikā, ja, tad, kad organismā tātad sievietēm iestājās šis klimaks, menopauze, ja, tad pārstāja darboties šie te hormoni, ja, olnīcas, ja, teiksim, nav kas aizstāja, nav šie te kaut kāda augu hormoni, ja, uzņemti, tas nozīmē, ka mēs tiešām varam vienā naktī novecot, ja, nedod Dievs. Dažādas saslimšanas, arī hroniskās kaitas, ja, un, protams, gadžeti, visi datori, telefoni, ja, kuros mēs caurām dienām skatāmies, tie arī ir īstenībā ļoti lieli kaitnieki, ja, jo viņi mums sausina ādu, ļoti sevišķi mēs runājam, teiksim, par datoru, paskatieties, kāds viņam ir starojums, ja. Un te nāk palīgā mums tātad šie te sejas kopšanas līdzekļi, kvalitatīvi, gramatiski pareizi saražoti, ja, un arī vēl tas, kā mēs viņus uzklājam, ja. Pastāv tāds maldīgs uzskats, ka jaunām meitenēm jau uz sejas neko likt nevajag. Baidos, ka īsti tā nebūs taisnība, ja. Un, teiksim, arī jaunām meitenēm, arī tīņiem kaut kas ir jāliek uz sejas, ja, tieši tāpēc, lai seju būtu mitrināta un galvenais, lai viņa būtu aizsargāta, lai porās neiet iekšā viss tas, kas ārā pa gaisu, teiksim, lidoja. Ja mēs, teiksim, skatāmies, kad pirmās ādas novecošanās pazīmes mums sāk parādīties ap 20, 30, ja, nu tā normāli. Protams, ir gadījumi, kad arī 20 gados, ja, meitene izskatās diezgan, teiksim, tāda novecojusi, bet tur jāskatās jau ir ģenētika, kas ir apakšā, ja. Un, teiksim, tīri tāda īsti jau novecošanās, tā ir ap 50, 60 gadiem, ja, kad mums sāk vaidziņi nošļūkt, ja, kakls paliek, teiksim, netik skaists un dekoltē zona, ja, tad ir šīs te, nu, pazīmes ir. Tāpēc, teiksim, mēs šodien runāsim tieši par to, kā tad ir pareizi jākopja sejas āda, kas uz viņu jāliek virsū, lai maksimāli ilgi mēs varētu atlikt šo te chronoloģisko novecošanos, ja, un lai mēs savos 50 un 60 izskatītos, nu vēl tādas uz 30, uz 40, ja. Kā saka, pats labākais vecums, ja. Nu ko, mēs zinām, kad, ja mēs runājam tieši par Dienvidkorejas, teiksim, šo te sejas kopšanas kultūru, tad pirmām kārtām, un viņi ļoti to uztver, ka tā ir sejas ādas mazgāšana, pareiza tīrīšana. Un viņiem ir tātad atomī ir pieejams vairāki šie te sejas mazgāšanas līdzekļi, ja. Es mēģināju viņus visus vairāk vai mazāk salikt iekšā vienā slaidiņā, lai jūs varat nofotografēt, lai jūs saprotat, par ko ir runa, jo es pieliku klāt arī kodus, jo sevišķi, ja cilvēks ir jauns, atverot vaļā, teiksim, šo te internetu veikalu lapu, viņš tur šķirsta un īsti neko nesaprot, ja. Es arī uzrakstīju saprotamā mums valodā, bez šiem te garajiem angļu nosaukumiem, ja, tātad
Ātumi, ja mēs runājam par šiem te sejas tīrāmiem līdzekļiem, tad viņi ir četri gabali, varētu teikt tā, ja. Pirmais tā tad ir 4 sets, kur iekšā ir veseli 4 produkti, kas ir vērsti uz sejas ādas attīrīšanu. Tas laikam arī ir pats populārākais un arī tas ļoti efektīvs, ja. Otrais tā tad ir dermacita gels. Tas ir tā tad no kosmētikas sērijas, par kuru mēs arī drusciņi vēlāk runāsim. Viņš varbūt vairāk arī, teiksim, der gados jauniem, tīņiem der arī, ja, tiem, kam varbūt, ja sāk mesties kaut kādas pinnītes tur uz deguna, ja vēl kaut kas, tad viņiem ir šī te dermacita mazgāšanas gēliņš, ja. Tad ir tāda lieta kā hidrofilā eļļa. Drusciņi arī paskatīsimies tuvāk, kas tas tāds ir par zvēru hidrofilā eļļa, jo daudzi nezin un nesaprot, kā ar eļļu var nomazgāt seju, ja. Tas ir tāds atklājums, tāds pilnīgi tāds wow. Tad ir tātad vīriešiem ir sejas ādas arī tīrīšanas līdzeklis, kurš arī fantastiski puto, kad mēs viņu uzliekam slapjām rociņām, ja, un viņiem ir arī klāta abrazīvas viela, abrazīvas daļiņas, ja, tātad, lai šo te seju patīrītu vēl vairāk. Ja mēs runājam par sieviešu sejas ādas šiem te tīrāmiem mazgājumiem līdzekļiem, tad pīlinga, teiksim, abrazīvu pīlinga ātomī nav. Ir pīlinga gels, ja, es stāstīšu par viņu, bet ja jūs gribat atrast tādu riktīgu škrubi, kas tur noškrubē seju, tad tādu jūs neatradīsiet, jo korejiešiem ir pilnīgi absolūti cits, teiksim, cits skatījums uz to, vai vajag skrāpēt savu sejas ādu, ja. Un tātad vēl viens produkts pēdējais, tātad ir mildu putiņas, fantastiskas maigas putiņas, kas nāk ārā ar dozatoriņu. Tas ir paredzētas ļoti jutīgām sejas ādiņām. Var pavisam mazām meitenītēm ļaut, teiksim, mazgāt, viņām taču arī gribās darīt visu to, ko mammas dara vai omas, ja. Tad tas ir absolūti nekaitīgas, mitrinošas, ļoti patīkams sejas mazgājumais līdzeklis, ja. Nu tā, drusciņ tātad pieskarsimies 4 setam un drusciņ pieskarsimies hidrofilijai eļļai. Tātad 4 sets ir populārākais sejas tīrīšanas produkts, ja. Iekšā tātad viņi 4 gabali, kastītē ļoti skaistā iepakojumā. Cena ir ļoti patīkama, ja nemaldos, bija 37 eiro. Ja jūs kādam nezināt, varbūt, ko uzdāvināt uz Ziemassvētkiem, uz jauno gadu, ticiet man, šī būs vienkārši fantastiska dāvana, ja. Tātad pirmais, kas ir deep cleaners, ja, Deep cleaners ir tas, ko mēs liekam virsū uz sejas, nesaslapinātas sejas, ja. Viņam klāt ir arī hidrofilā eļļa, viņš palīdz atmiekšķēt, teiksim, visu to, kas mums pa dienu ir virsū uzlikts, ja, nu tā ir dekoratīvā kosmētika, teiksim, vai arī vienkārši, ja jūs arī neko neliekat no dekoratīvās kosmētikas, tad viss tas, kas pa dienu ir tur nosēdies, dažādi, teiksim, nezinu, taukvielas, ja, kas pa gaisu mašīnu, šīs te visādas eļļas un tā tālāk, ja, kas gaisā ir, to visu viņš ļoti skaisti atmiekšķē. Nākošais tātad ir foam cleanerītis. Tas ir tas kā putiņas, ja jūs to pirmo noskalojat nost, pēc tam ņemat putiņas, jau slapjās rokās saputojat un ar putiņām, teiksim, notīrat to, ko vēl dips nav varējis notīrīt, ja. Jo putas ieiet dziļi porās, ļoti labi attīra un arī, teiksim, ļauj poriņām elpot. Nākošie 2 produkti, kas ir pīlinga gēls un arī peel-off maska, ja, tās tiek lietots 1, maksimums 2 reizes nedēļā. Principā kompānija iesaka lietot 1 reizi, bet ja nu ir jāiet uz balli, ja, negaidīsim taču tur to piekdienu, lai varētu notīrīt seju, tātad noteikti, ja mēs ejam uz balli, mēs atkal izlietojam visus 4 šos produktus, jo pēc viņiem sejas āda ir palikusi apmēram par toni 2 gaišāka. Viņa izskatās glūda, līdzena, tiešām poriņas ir sašaurinātas, ja, un liekas, ka jau esat pa pāris gadiem jaunāk, ja. Tātad šis 4 sets ir pats populārākais sejas tīrīšanas kopšanas līdzeklis, bet jāpaskatās ir, ja jums ir ļoti jutīga āda, un jūs baidaties no šī produkta, tad lūdzu,
Meklējiet meitenes internetā ļoti bieži reklamē, kad viņas taisa meistarklases. Uz šādām meistarklasēm jūs varat aiziet un notestēt absolūti visus šos te produktus un paskatīties, vai man viņi der, vai man viņi neder. Kā mēs sakam, atomī nav jāpērk kaķis maisā, izmēģini, pamēģini, ja patiks, varēsi nopirkt, ja? Un tātad vēl drusciņi par hidrofilo eļļu. Es atvainojos, bildīt ir krievu valodā, man tīri vēl nesanāca laiks viņu pārtaisīt, ja? Hidrofilā eļļa pēc savas būtības ir, teiksim, apvienots šis te varētu teikt deep cleaners un foam putiņas, ja? Jo viņš eļļa ļoti arī dziļi spējā tīrīt, neskatoties uz to, ka tā ir eļļa. Un viņai tāda ļoti interesanta konsistence, kad jūs to eļļu arī liekat viņu uz nemitrinātas sejas ādas, tādu, kā viņa, teiksim, ir, ja tagad, es iet tagad mazgāties, es viņu neslapinātu, es vienkārši liktu eļļu, pa rokām viņu sasildu un liekat virsū uz sejas. Un apaļveidu kustībām jūs vienkārši viņu, nu tā visu rīvējat. Un tad eļļai pienāk tāds mirklis, ka viņa no sākuma ir eļļaina, tāda sajūta, ja? Un pēc tam pienāk viens mirklis, viņa paliek šķidra tā kā ūdens, un kaut kur tas eļļīgums viss ir pazudis, tāpēc, kad viņa ir sejas āda sāk atdot to savu taukainumu, ja? Viss ir atmiekšķēts, atliek tikai zem krāna visu noskalot, ja? Un tātad redzam arī, kad viņai ir ļoti, ļoti labs sastāvs, viņa nekairina ādu, ja? Un arī pēc šādas te, it kā eļļainās nomazgāšanās ir ļoti laba svaiguma sajūta. Kā mēs varbūt ieteiktu hidrofilo eļļu? Noteikti tiem, kas varbūt ir tādas ļoti, ļoti sausas ādas īpašniecēm, ja, kurām varbūt ir bail tur ļoti kaut ko tur mēģināt, kad vēl neizsausinās, ja? Bet ir vērts pamēģināt. Tā kā, ja iesiet uz meistarklasi, palūdziet, lai jums iedod hidrofilo eļļu, pamēģināt notīrīt seju, tas būs tāds jauns piedzīvojums, ja? Nu ko, tad, kad sejas āda ir notīrīta, īstenībā, kas varbūt ir ļoti svarīgi, atceramies, ka tad, kad jūs esat notīrījuši sejas ādu, nomazgājuši vai ar putiņām vai ar ko, prasītos uzlikt virsū toneri, ja, lai nav šī te sausuma sajūta, bet tagad mēs ķeramies klāt, tad kādi ir kosmētikas komplekti, ko tad mēs varam likt pēc tam virsū, ja, tad, kad sejas āda mums ir attīrīta, skaista, gaiša, gurkstoša, ja. Un Atomī tātad ir izstrādāta vairākas kosmētikas līnijas, vairākas sērijas. Tātad viena no viņām, pat divas, es teiktu, ir paredzētas pusauģiem un jauniešiem, ja. Ir vēl viena sērija, kas ir problemātiskai ādai. Tad ir sērija, kas ir jaunai ādai, ja mēs skatījāmies, tātad jauna āda ir līdz 30 gadiem skaitās, ja. Tad ir nobriedušai ādai, kas ir tāds riktīgs kompānijas lepnums, un tas laikam arī ir mūsu mīļākais produkts, ja. Un vēl viens komplekts tātad ir pigmentētai ādai, tai, kurai ļoti izteikti ir pigmenti, ja, vai arī tie, kas varbūt ir bijuši izbraukuši ārpus Latvijas uz siltajām zemēm, un tur ir sauļojušies uz nebēdu, un tad atbrauc apakaļ, un tad ir plankumaini, un tad nezinu, ko darīt, ja, jo ir aizmirsuši uzspērēt kvalitatīvu saules aizsargkrēmu, ja. Nu ko, ķersimies tātad klāt. Pirmais, par ko mēs runāsim, tātad ir sejas kopšanas komplekts Dermacica, ja, vai viņš zinātniski, vai pazuda, tā. Ja, tad viņš saucās Derma Real Cica, bet mēs viņu savā valodā saucam par Dermacicu. Kas tad ir varbūt, kam ir paredzēta Dermacica? Tātad pirmkārtām viņa derēs jaunai ādai, viņa derēs tīņiem, ja, jo ļoti daudz, tātad es aizmirstu tos procentus, man liekas, kaut kādi 88% bija dabīgās sastāvdaļas, dažādas zālītes, ekstrakti, ja, viss tas, kas teiksim, uztur ādiņai mitrumu, svaigumu, pabaro, viņi iedod vitamīniņus, ja, bet nelien nekur tur iekšā kaut kādu tur kalogēnu tur stimulēt, jā, vai grumbas līdzināt, jā. Nē, viņam ir teiksim, šis te pilnīgi cits šī te iedarbība.
Un, protams, arī šis te dermacīca komplekts ir paredzēts arī problemātiskai ādai, tādai kā, teiksim, arī ļoti jutīgai ādai, ja, kura tur saka, man nekas neder, man viss kož, man paliek sarkans, ja, tā kā droši varat mēģināt dermacīts. Nākošais, teiksim, ir šīs te jauniešu pinnītes, ja, kad sāk mesties tur uz deguntiņu, uz zodu, jau uz pieres, ja, tad arī viņiem ir šis te komplekts paredzēts. Tad ir tātad, kā jau es teicu, alerģiskajām, ja, un arī tiem, kuriem ir tā saucamā rozece, ja, tie asins plankumiņi kaut kur. Un īstenībā arī ar gadiem āda, kad paliek plānāk, arī gados vecākiem cilvēkiem, ja, arī ļoti parādās šī te rozece, pilnīgi tāds asinsvadu tīklojums, viņš var parādīties, teiksim, uz degunu spārniņiem, var parādīties uz vaigiem, ja. Arī tad ir šī te šis te dermacīca komplekts, jo viņš ir tas, kurš dziedē. Pa cik turklāt ir šī te populārā tīģerzāle, ja, kas viņa dziedē šos te asinsvadu sieniņas stiprina, un tad arī vairāk nav šie te sarkanumi redzami. Kam varbūt vēl šis te komplektam būtu jāpievērš uzmanību tiem cilvēkiem, kuri, teiksim, izejot ārā, tagad arī jau paliek augsts, ja izejot ārā un uzreiz seja paliek sarkan, ja. Tas arī nozīmē to, kad ir ļoti tuvu šie te asinsvadi, viņi nav aizsargāti šīs asinsvadu sieniņas, un tāpēc arī ir tas sarkanums, ja. Tā kā, ja nepatīk staigāt ar sarkaniem vaigiem, pievērsiet uzmanību šim te kosmētikas komplektam dermacīci, ja, un reku arī ir tās putiņas. Komplektā iekšā ir 3 produkti, putiņas jūs varat tātad nopirkt atsevišķi redzam, tātad ir ļoti, ļoti labs sastāvs, un iekšā tātad ir šis te toneris, ja. Atceramies, ka atomī nav toniks nav, viņiem visi ir toneri. Toneris tātad jau ir pilns ar mitrinošām vielām, ar barības vielām sejai, ja. Un, kā es parasti saku, ja mēs agrāk zinām, ka toniks bija jālej uz vates un tad jānotīra seja, ja, tad pēc labi kvalitatīvi attīrītas sejas ādas ar atomiju produktiem nevajag likt toneri uz vates, bet vienkārši jūs viņu ieliet saujā un izsmērēt pa visu seju, ja, jo vate paņems sevī daudz iekšā, un tas produkts ir tik labs, ka, žēl tai vatei jādod, ja, tāpēc liet plaukstiņās un smērēt uz sejas, un neaizmirstat arī dekoltē zonu, ja, kaklu, jo tas ir tas, kas arī, teiksim, nodod to mūsu vecumu. Un drusciņi arī pieskarsimies klīniskajiem pētījumiem, kas ir tieši par dermacīcu, ja. Tātad 3 nedēļu laikā ir veikti pētījumi, reku jūs tieši redzat arī šos te asinsvadus, ja, kāda izskatās šī te rozece, ja. Un arī redzat, teiksim, šīs te pinnas būtītes, kas ir aktuāli lieta pusauģiem, ja. Tātad redzat, ka cilvēki ir atzinuši, kad ir nomierinoša iedarbība, ja, tātad pazūd šis te kairinājums, tātad novērsts arī mitruma zudums, ja, tātad sejas āda ir mitrināta, viņa nelobās, it sevišķi, ja mēs runājam par, teiksim, ja pūtītes un pinnas, šīs te karstās sejas zonas, ja. Uzlabojusies ādas elastība, tātad ādiņa ir palikusi tvirtāka, dzīvāka, ja, un, protams, mitrināt, ja, jo, teiksim, atomi vairāk vai mazāk visas kosmētikas ir mitrinošās. Ir tāda, kādreiz arī gadās, kad atnāk cilvēki un prasa, bet vai jums ir barojošais krēms, ja, vai mitrinošais krēms. Tie arī ir tādi drusciņi jau tādi aizvēsturiskie stereotipi. Kāpēc? Tāpēc, ka atomī mēs zinām iet, teiksim, pasaulē kopsolī ar jaunākām tehnoloģijām, ar jaunākām tendencēm, un šajos te krēmos, kas ir atomī, ir tik fantastiskas formulas, ka krēms pats ir spējīgs saprast, ko tev vajag, vai ādu pabarot, vai iedot viņai mitrumu, ja, tāpēc nav vairs tādu krēmu atomī, kā tikai tur treknais barojošais vai tur, nezinu, intensīvi mitrinošais, ja, viss ir ļoti līdzsvarots, sakomplektēts, tā kā vajag, ja. Tas tātad bija par dermacīts runājot. Nākošais komplekts, kāds ir atomī pieejams, ir komplekts, kurš ir paredzēts tātad
ādai, kurai ir akne. Ja? Zināt, kas ir akne? Tās ir ļoti daudz dažādas strutojošas pumpas, ja, kur augoņveidīgas pat. Ja? Protams, šis komplekts neizārstēs akni. Ja? Ja mēs runājam par akni, tad ir jāsāk ar iekšām, ar zarnām. Teiksim, tas, ko arī jādodās ir pie ārsta. Principā, cik man ir zināms ārstnieciskais kurs, tās ir noteikta veida antibiotikas, ja, lai nomākt šo patogēno mikrofloru, kas ir vēderā izveidojusies pēc tam, tad jūs varat ņemt noteikti klāt uzreiz arī ātomī probiotikas, ja, un tad jūs varat vēl kompleksi ņemt klāt šo te aknas ārstējošo, teiksim, kosmētikas komplektu. Kas ir viņam tas galvenais, ko viņš dara? Viņš tātad ārstē, viņš šīs te atbrīvo ādu no sebuma, no liekās taukainības, jo vairāk vai mazāk akne arī izraisa ļoti taukaimu sejas ādu. Tas viss ir saistīts ar šīm te baktērijām, ja? Atjaunojās āda, tātad palīdz ādai atjaunot šo jauno veselo slāni, kas aug, ja? Un tātad attīra perfekti poras, ja? Un tātad arī dziedē, jo klāt ir šī te salicila skābi, ja, kas nedaudz sausina šo te, teiksim, šīs te pūtītes, ja, bet redzam, ka ir ļoti daudz dažādi arī šie te dziednieciskie elementi, kā kliņģerīšu ziedu ekstrakts, ja, tur peonijas ekstrakts, lavanda, ja, mandarīnu, eļu un arī dažādi sēņu ekstrakti, tātad viss ir vērsts uz to, lai sārstētu aknes sabojāto ādu, ja. Šeit jūs redzat, ir augšā tāda oranža piebildīta, ja, šis komplekts nav atrodams Eiropas veikalā, bet viņš ir nopērkams pa taisno no Korejas. Šos produktus, kas ir Korejas veikalā, sazinieties ar saviem mentoriem, sazināties ar cilvēkiem, kas jūs šodien uzaicināja uz Zoomiņu, viņi noteikti jums pateiks, kā mēs varam nopirkt no Korejas veikala šīs te preces, ja? Neskatieties, nebaidieties, ka tas ir Korejā, visu mēs varam nopirkt, ja? Tālāk, nākošais, kas mums ir nākošais komplekts? Palaidu garām, lūk, jā, tā arī ir. Tātad nākošais komplekts, kurš arī ir nopērkams Korejas veikalā, jā, bet tas nenozīmē, kad no viņa vajag atteikties. Tā ir speciāli izstrādāta sejas ādas balinošā sērija. Es te sākumā drusciņi pasmējos par tiem, kas varbūt ir atbraukuši nosāļojušies, bet ļoti daudz mums šeit pat Latvijā uz vietas ir sievietes, kurām arī ļoti izteikti pigmentācija, jo vasarā mēs varbūt bijām bišķīt piemirsuši par saules aizsarkremiem. Atgādināšu, ka sejai vasarā ir jālieto saules aizsarkrems ar vismaz SPF 50 filtru, jo mēs paliekam vecākas, jo filtrs paliek biezāks, ja? Un tātad patreiz arī ir tas īstais laiks, kad jāsāk ir balināt sejas āda. Gan tie, kas varbūt iet uz kaut kādām ļoti nopietnām procedūrām pie kosmetologiem, gan tie, kas lieto varbūt dažādus augļu pīlingus un pienskābi pīlingus, ja, un tā tālāk, tad tagad ir īstais laiks, jo saule nav. Ir sācies latviešiem veļu laiks, ja, un tas nozīmē, ka mēs varam arī balināt sejas ādu un rūpēties par plankumu, teiksim, tādu nosdabūšanu. Tātad šajā komplektā iekšā ir ļoti saudzīgs šis te balinošais efekts. Tas nebūs tā, ka jūs vienu vakaru uzsmērēsiet un no rīta pamodīsieties un būsiet sniegbaltīt, ja? Tā nav. Viņš ļoti lēnām kārtiņu pa kārtiņai, ļoti neuzkrītoši mierīgu balina. Tāpat laikā šis te krems, šī kosmētika ir arī tā, ko es lietojusi. Man ir ļoti jutīga sejas āda pašai pa sevi. Biju pārsteigta, nekur nekoda, negrauza nekas un arī nesametās sarkanie pleķi. Tāpēc tiešām var teikt, ka viņam ir ļoti šīs te skābītes klāt ļoti tādas saudzīgas, ja? Kas ir tas, ko āda dabūna? Āda dabūna svaigumu, mirdzumu, ja? Novērš tātad pigmentācijas plankums gan saules, gan arī tos saucamos vecuma plankums balina, ja?
Un palēnina tātad melanīna šo te sintēzi, ja, lai aizkavē tātad jaunu plankumu veidošanos, ja, atjauno tātad ādas tvirtumu, ja, un tātad arī tur ir redzams šis te kompleksa kods. Kas varbūt ir tāds, ko es vēl gribu uzsvērt, šam kompleksam atsevišķi ir nopērkams arī maskas, ja, auduma maskas, kas ir piesūcinātas ar vēl ņiprākām šīm te balinošajām vielām, un ko jūs varat teiksim, notīrīt, satīrīt sejas ādas, teiksim, uzlikt kādu vakaru, palutināt sevi ar šo te masku. Un arī maskas ir nopērkamas Korejas veikalā. Vēl varbūt atsevišķi uzmanību ir jāpievērš šim te fantastiskajam tādam aplikatoriņam, kuram galā ir tas metāla rullītis, ja. Es no sākuma savā tādā kosmētikas ļoti lielā pārzināšanā domāju, ka tas ir tikai, tā kā apkārt ap acīm, jo viņš ir rakstīts, ka viņš balina arī tumšos lokus ap acīm, bet pēc tam palasot, parakņāties dziļāk, viņš ir paredzēts uz tiem punktiem, kas jums ir visvairāk izteikti pigmentācijas, teiksim, kāds vecuma plankumiņš vai kas, tad viņi var pakritīt un uzmērēt arī uz to. 10 balles arī šim kosmētikas komplektam, ja. Jo, ja gribās izlīdzināt sejas ādas toni, ja arī skaistu dabūtu tādu smuku, samtainu, vienmērīgu, arī šis komplekts ir jālieto, un, kā jau es teicu, patreiz ir īstais laiks to sākt darīt, ja. Nākošais komplekts ir tātad Zefei, ja, vai arī šo komplektu mēs sakam, ka viņš ir paredzēts, tām jaunajām dāmām, ja, jaunajām sievietēm. Tātad līdz 30, 35 gadi, ja ļoti labi izskatāties, ja. Kaut gan šis te kosmētikas komplekts ir tik ļoti viegls un maigs, tad es zinu, ka ir dāmas, kuras vasarā pāriet uz šo kosmētikas komplektu, tāpēc, ka viņš ir vieglāks, ja. Viņš ir tāds gaisīgāks, krēmi ir vieglāki, ja, un tādi patīkamāk. Pirms es vēl neesmu aizmirsusi, ja, pateikt, tad atcerieties, ātomī krēmiem nevienam nav klāt SPF filtri, ja, jo ātomī krēmi ir paredzēti lietot 2 reizes dienā, gan no rīta mēs liekam šos te pašus krēmus, un vakarā atkal mēs liekam tos pašus krēmus, ja, tāpēc viņiem nav saules aizsarga filtrs. Ko es varbūt vēl aizmirsu pateikt, kad iepriekšējam komplektam balinošajam, ja, viņam vienīgajam ir izdalīts atsevišķi dienas krems un atsevišķi nakts krems, ja, jo tur atšķirās tātad šīs kremu formulas. Visticamāk pa dienu mēs nevaram likt tik ļoti intensīvi aktīvu krēmu, ja, savukārt naktī, kad mēs ejam gulēt, mēs varam likt ļoti aktīvo krēmu, ja, un tāpēc viņam ir vienīgam dienas un nakts krems. Visām pārējām sērijām mēs liekam gan no rīta, gan vakarā, ja, un plus, tātad atceramies, kad nav saules aizsarga filtrs, tāpēc tie ir jāliek atsevišķi virsū, ja. Bija viena ļoti laba prezentācija, man liekas, mums viena kolēģi taisīja tieši par visiem saules aizsarga filtriem, kādi atomi ir pieejami, ja. Ko skatāmies tātad, kas tad ir šis te komplekts Zefeims? Viņš ir dabūjis ļoti daudz godalgas, viņam ir ļoti daudz certifikātu un viss. Es šajā prezentācijā to visu neliku iekšā. Ja jums ir interesi, ieiesiet internetā, māte, Google jums visu pastāstīs, parādīs un vēl ieteiks, ja. Mans mērķis šodien ir izvest jūs ekskursijā, lai jūs saprastu, kādi vispār ir kosmētikas komplekta atomi, ja. Tātad, šis kosmētikas komplekts satur, tātad viņam jau ir ļoti nopietnas tehnoloģijas iekšā, ja, un viena no tām šī te kapsulācijas tehnoloģija, kur ir šīs te ādas saņem svaigus, koncentrētas šīs te vielas, ja, un sastāv komplekts tātad no 5 produktiem, ja, te jūs drusciņi varat paskatīties sastāvdaļas, ļoti, teiksim, ja, bet kas tad ir tas, ko šis komplekts dod, jo jaunai ādai arī ir jāsāk rūpēties par to, lai viņa nenovecotu, ja, tas arī ir galvenais šī te komplekta, teiksim, tā īpašība, rūpēties, lai šī jaunā āda ilgāk būtu jauna. Un tātad skatāmies, ko dara šis te komplekts. Tātad pirmkārtām uztur ādā vajadzīgo mitrumu, ja, mitrina un nomierina sejas ādu, tātad dažādi šie te ārējās vidas kairi
apmierinājumi, ja, un teiksim, vēl kaut kas. Tālāk novērš grumbu veidošanos, jo izstrādātie šie te komponenti jau sūcās ādas dziļākajos slāņos, ja. Tātad liek strādāt arī kolagēnam, kurš paliek ar gadiem slinks, ja, un rūpējās par to, lai neveidotos mums šīs te grumbiņas. Pabaro ādu, ja, un uzlabo ādas elastību. Tātad ilgāk jauno ādu uztur tvirtu, ja, jo mēs zinām, ka ar gadiem, teiksim, ceļš, un mēs paskatāmies mammu ādas, omīšu ādas, ja, viņas ir tādas netik tvirtas vairāk, ja. Tad šis ir tas komplekts, kāpēc viņš arī skaitās jaunām sejas ādām, jo viņš neļauj maksimāli ilgi šim tvirtumam pazust, ja? Tā kā gribās paņemt aiz tā vaidziņa vēl ilgi un dikti, tāpēc, ka vaidziņš ir sārts un tvirts, ja? Tas attiecās uz kosmētikas komplektu Zefēju. Nākošais kosmētikas komplekts, tas ir tas, ko mēs sakam, tas ir tas mūsu lepnums, tas ir tas kosmētikas komplekts, par kuru mēs laikam varētu dziedāt slavas dziesmas, jo viņam ir viens ļoti svarīgs moments. Mēs zinām, ka Atomī kompānijā nonāk sievietes dažādos vecumos, un lielāko daļu tomēr nonāk jau tad, kad tā sejas āda vairs jau nav tik laba, kad gribās kaut ko vēl saglābt no tā, kas tur ir, jo varbūt ir kāds jauns sirds āķīts parādījies, varbūt jauns darbs ir dabūts, ja? Varbūt beidzot ir visi bērni izauguši, un tu vari veltīt laiku sev, un tu saproti, ka tas, ko tu redzi spogulī, to tā īsti vairs nepatīk, ja? Tad, nāk talkā šis te absolūta kosmētikas komplekts, ja, absolūta sērija. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam ir šis galvenais uzdevums apturēt laiku, tātad apturēt ādas novecošanu laiku, bet vēl otrs galvenais uzdevums viņam ir atgriezt ādai atpakaļ jaunību, ja? Un tas ir tas moments, ko mēs tagad sakam bieži arī pašas paskatoties spogulī, ja, kāda varbūt es atnācu, kāda man bija sejas āda tad, kad es atnācu uz Atomi, un kāda sejas āda man ir tagad, kad es lietoju šo kosmētikas komplektu, ja, un teiksim, it sevišķi, ja vēl, teiksim, ir lielais dēls pie sāniem, ja, tad jūties pilnīgi tāda lepna, ka tev ir tik liels bērns, un tu pat vēl tik labi izskaties, un tas ir tas mūsu gadagājuma sieviešu priekšrocība, ko mēs varam dabūt tieši ar kosmētikas komplektu absolūti. Nu, ko skatāmies, kas tad lācītim ir vēderā? Tātad iekšā ir 6 produkti. Jā, zinu, ka kādā oponēs un teiks, kungs un Dievs, 6 produkti, man taču pietiek ar vienu krēmiņu. Jā, varat nopirkt vienu krēmiņu, bet ja jūs runājat par to, ka jūs gribat atjaunot savu sejas ādu un izskatīties labāk, nāksies lietot visus 6, ja? Un arī tas, ko teiksim, raksta interneta dzīlēs, un arī pati kompānija saka, ja, ka tieši Atomī šis kosmētikas komplekts ir pārrakstījis tādu kosmētikas vēsturi, ja tas ir apvērsums kosmetoloģijā, jo līdzvērtīgas kosmētikas komplekti, kurus var iegādāties dārgos brendos, ja, un kur īstenībā tehnoloģijas vēl drusciņi atpaliek no Atomī tehnoloģijām, ja, šādi te komplekti var maksāt $500–600, ja. Tā kā mums tas ir stipri lētāk, jo mēs zinām, ka Atomī ir viens bauslis. Vai zinat kāds? Noteikti, ka zinat. Visaugstākā kvalitāte par viszemāko cenu tirgu. Tad Atomī izražo kaut ko fantastisku un palien apakšā zem tirgus cenas stipri, tā kā pārējie, tā skatās diezgan neapmierināti, ja, bet Atomī to var atļauties. Tieši pateicoties saviem pārdošanas apjomiem, pateicoties tam, ka tā ir prece kvalitatīva un par pieņemamu cenu mums visiem, ja? Drusciņi varbūt paskatīsimies klīniskos pētījumus tieši šim te kosmētikas komplektam, jo, ziniet, kā var stāstīt dikti un daudz, ja? Mēs varam lasīt internetā dievas zīmes, bet vispatiesāko informāciju jums iedos klīniskie pētījumi, ja, pie tam klīniskie pētījumi, kas ir veikti neatkarīgās laboratorijās. Tur nav, teiksim, Atomī darbinieks aicināt, katram iedots pa piecītim, ja, un tagad vai dod labas atsauksmes, ja. Te ir pilnīgi neitrāli cilvēki, un paskatieties, kādi ir šie te, teiksim, atsauksmes, ja. Tātad 90% cilvēki atzina, kāda ir palikusi gludāka, ja. 95% atzīmēja to, ka āda ir sākusi mirdzēt.
un tur mēs nevaram viņiem nepiekrist, jo mēs pašas redzam, kādas mums ir samtainas sejas ādas, ja, un ļoti, man pat ir bijis kādreiz, kad vienreiz sieviete uz ielas pagāja man garām, pēc tam viņa man no mugurpuses pienāca, atvainojas un teica, sakiet lūdzu, ko jūs lietojat, ka jums tik ļoti mirdz seja? Un, ziniet, tas ir tāds tadām, tu saproti, jā, tā kosmētika strādā, jo, kad sieviete pasaka komplimentu, tas ir zelta vērts, vai ne? Nākošais skatāmies, ja, kad 95% arī to, kad āda ir kļuvusi jūtami tvirtāk, ja, kā mēs runājam, šie noļukušie vaidziņi vai teiksim tāda, krieviski tā drablē koža, tās ļoti labs teiciens, es nezinu, kā latviski, ja, kad tu jūti, ka tā āda paliek tāda tvirta, tas vaidziņš tāds apaļš, ja, kā saka, gribās jau viņā tā kā vietiet, ja. Un galvenais, ka 100% šie teiksim, testētāji ir atzinuši, ja, ka āda ir ļoti mitrināta, ja, tātad ļoti, ļoti fantastiski jūtās. Kas ir vēl ļoti svarīgi? Atomi netestē ne savus kosmētikas, ne mazgājumos līdzekļus, neko netestē uz dzīvniekiem, ja. Visur ir brīvprātīgie cilvēki, ja, kuriem piedāvā tātad pētīt, teiksim, testēt. No otras puses, zinot to, kāda zinātnieku buķete ir apakšā šiem te produktiem, ziniet, es arī ietu testēt bez nekādiem aizspriedumiem, jo es zinu, ka šīs preces visas ir ļoti, ļoti kvalitatīvas. Atsevišķi varbūt no šī komplekta es gribu izdalīt vienu lietu, šo te zilo ampulu. Tā ir vienkārši bomba, ja? Kurš vēl nav pamēģinājis, kurš varbūt domā, ka viņa varbūt man nevajag, ja? Ticiet man, jums viņu vajag, noteikti vajag, kāpēc? Pati kompānija Atomy iesaka zilo ampulu lietot jau no 25 gadu vecuma, tieši tāpēc, kad viņai ir šī te iedarbība uz visdziļākajiem ādas slāņiem, ja? Uz kolagēnu izstrādi, ja, uz visu to, kas šūnu līmenī, ja, tātad mēs zinām, ka šūnas dalās, ja, un ja slima šūna, teiksim, nevesela šūna dalās, viņas parasti dalās uz pusītēm, sanāk divas, ja, un ja no slima šūna nevesela šūna sadalās divās daļās, tad jums jau ir divas neveselas šūnas, ja. Tad lūk, šī ampuli tā, kas iet iekšā dziļajos ādas slāņos, strādā šūnu līmenī, lai šūnas būtu pēdušas, pabarotas, lai viņām ir skābeklis, ja, jo no daudzām šūniņām kopā ejot arī mums rodās šī te āda, mums rodās tas mūsu skaistums, ja, ar kuru mums ir jādzīvo visu mūžu. Un noteikti, jā, šo zilo ampulu palietojiet arī acu zonā, ja, jo acu zonā arī grumbiņas mums ir tādas nodevīgas, ja, un tā kā tā. Es varbūt vienkārši nepateicu, kādi produkti tad ir iekšā šajā te komplektā. Tad iekšā ir toneris, ja. Tad otrais, teiksim, sākam no secības, kā mēs seju esam nomazgājuši, kas pēc kā ir jāliet. Tad pirmais mums ir toneris, ja atceramies, ielējam saujiņā, izlīdzinam tātad pa seju, pa dekoltē, pa kaklu. Nākošo mēs ņemam zilo ampulu, ja, jo viņa iet visdziļāk iekšā, ja. Ampulē arī tādu pipetīti, jūs izskruvējat, ievākat iekšā pipetīti un arī izsmērēt tātad pa visu sēņu. Tālāk jūs liekat virsū tātad serumu, ja, un Atomy serums tātad, ar ko varbūt vēl serums šai te absolūti sērijai ir labs ar to, ka viņam ir iekšā šīs sastāvdaļas, kuras nomāc papilomu augšanu ādā, ja. Tātad mēs zinām, ka ar vecumu sāk veidoties uz ādas dažādi šie izaugumi papilomiņas. Tātad serumā ir iekšā šīs vielas, kas nomāc papilomu augšanu, ja. Tālāk pēc seruma varat uzlikt acu kremu, kamēr tas serums tur iesūksies, ja. Acu kremām laikam šim, mēs varam vienkārši slavas dziesmas dziedāt, klanīties, ja, un teikt paldies tev, ka tu tāds esi radies. Acu kremām iekšā ir 40 ml. Viņš fantastiski iedod acu zonai liftingu, ja. Viņš ne tikai izlīdzina grumbas, vārnu kājiņus jums pazudīs, bet viņam arī ir šī tā tendence piepacelt acu plakstiņus, neļaut viņiem noslīdēt, ja. Viņam ir tiešām tas komplekts izstrādāts tāds, ka tur ir liftings, ja. Un tad, kad es biju aizbraukus uz Angliju, tikko iepazinos ar Atomy kompāniju, aizbraucām ar Diānu Otisonu uz Angliju,
Un tur par indiņām meitenes deva testēt šo te kosmētiku tajā pasākumā. Un tā meitene uz pirkstu uzsmērē, nu, tādu riktīgi kaudzi to acu kremu. Un, teiksim, man bija tāds, es domāju, ārpēc cik daudz, bet, nu, kur tad es viņu likšu? Nu, jāsmērē vienam pa tām acīm ir, taču žēl mest ārā tādu dārgu mantu, ja? Un tajā brīdī, kad es to acu kremu visu to pikuci sasmērēju riņķī pa acīm, nu, apmēram pēc minūtēm 5 man bija tāda sajūta, ziniet, tā kā multenēs rāda tā, acis tā izplēšās, viņam tik milzīgs lifting efekts ir. Ziniet kā, es te varu jūsmot, bet kamēr jūs paši nepamēģināsiet, jūs nesapratīsiet, par ko es runāju, ja? Tad, kad esat uzlikuši acu kremu, jau seramiņš ir iesūcies, un jūs tālāk liekat losjonu, ja? Losjons, ja nu kāds vēl nezina, es arī starp citu nezināju, kas ir losjons. Es domāju, ka losjons ir tikai vīriešiem pēc skūšanās, ja? Bet izrādās arī sevi mīlošām sievietēm ir losjons. Losjonam ir tātad krēmīga konsistence, bet tāda maigi krēmīga. Viņš ir šķidrāks nekā mums pierastie sejas krēmi. Un viņam arī ir šī te iesūkšanās spēja lielāka līdz ar to, ja? Bet tas ir kaut kas tik maigs, viņš ir tik zīdains, ja? Tad, kad es viņu pirmo reizi, toreiz atceros pamēģināju, man bija tāda sajūta, es domāju, kungs un Dievs, es esmu nodzīvojusi līdz 50 gadiem, un es nezināju, kad ir tāds lieta kā losjons, ja? Tā kā, ja jūs kādu arī vēl nezināt, izmēģiniet, tas jums patiks. Un tātad pēdējais ir sejas krēms, kas jau ir tāds arī biezāks konsistents, jo sejas krēmam ir absolūti sērijā šis uzdevums tā kā aizzīmogot visu cietu, ko jūs esat pirms tam uzlikuši, ja? Lai tas nepaliek spilvenā, lai, teiksim, porās atkal izejot ārā, lai mums tur nemetās nekas cits iekšā, tad viņam ir šī te nobeiguma tāda fāze, ja, ka viņam tas viss ir jāizzīmogo. Tāds burvīgs ir šis te absolūti kosmētikas komplekts. Nu ko, sakārdināju? Droši dodaties uz veikalu, izpētat, ieliekat groziņā un nopērkat. Bet, ja mēs runājam vēl tādā, nu, kā es vienmēr saku, tāds sejas ādas kopšanai ir jābūt kompleksai pieejai. Mēs nevaram, teiksim, lietot tikai vienu krēmu un cerēt, ka būs labi, ja? Mēs nevaram varbūt, teiksim, tāpēc kā matus mēs mazgājam, mēs taču neizmazgājam ar pliku šampūnu un negaidām, ka mums būs skaisti, kupli, mīksti, vijīgi mati. Mēs tāpatās ieliksim gan kondicionieru, gan matu eļļiņu, ja, gan varbūt vēl kādu līdzekli, ja. Tieši tas pats arī ir, ja mēs runājam par sejas skaistumu. Prasās arī drusciņu kompleksu pieeju, un šeit noteikti gribu vērst jūs uzmanību pirmām kārtām probiotikas. Probiotikas meitenes mīļās ir jādzer tā kā 2x2, ja? Un vakardien, cerams, bijāt pieslēgušies arī dakteri šajā te zūmiņā, un dakteri teica, ja jūs jūtat, ka jums piezogas vīrus, tad probiotikas jau ir 2 reizes dienā, no rīta un vakarā, ja? Un klāt nāk C vitamīns un nāk klāt omega. Arī tad, ja jums nav vīrus, noteikti jāņem klāti C vitamīns. Kāpēc? Tāpēc, ka C vitamīns vispār tā ir ādas jaunība un iekšējo orgānu jaunība, ja? Un C vitamīns ātumi ir sevišķi to, ka viņam klāt ir zivju kolagēns. Tātad kolagēns, tā ir āda, tās ir locītavas, tas ir atkal iekšējo orgāni, ja? Un ja mums iekšā viss ir kārtībā, tas nozīmē, ka ir jūsu sejas, viss būs kārtībā, tur viss mirdzēs un vizuļos. Noteikti gribu vērst jūs uzmanību arī uz granātābolu stikiem. Jā, granātābolu sulas koncentrāts, viņš arī ir kolagēns, jā, plus tur ir elagīna skābi, jā, un vispār granāts ir sieviešu auglis. Ja mēs runājam par to, lai mums ir arī labs asins sastāvs, lai mums arī labs menstruālais cikls, ja, lai arī tur visi kārtībā, tas noteikti ir granāts. Un, protams, pēdējais produkts, nu kur tad, nu, bez omega-3, ja? Nu, nēdam mēs tās zivis tik daudz, nu, nav mums tie vīri zvejnieki, kas katru dienu nes lasi mājās, ja? Nu, ir jāuzēt mums tā omega, sevišķi tagad, kad ir sācies jau, nu, tāds tumšais laiks, veļu laiks, ja, ir jārūpējās par sevi gan no iekšpuses, gan no ārpuses, un tur nekādu atlaižu nav, ja mēs gribam dzīvot ilgi, būt skaistas, jaunas, sprigans, lai mums nesāp locītavas, lai mēs varam pieliekties tiem mazbērniem, ja, un varbūt vēl kādam ielikt klēpī, lai uznes kalnā, ja, mums ir vajadzīgs būt veselām un skaistām.
Nu ko, atceramies tādu lietu vēl par sejas ādu, kad bez krēmiem, bez visa tā, pirmkārtām ir jāsargā āda no saules, jā, ātomī ir daudz dažādi produkti tieši saules aizsardzībai, jā. Atceramies, ka atomī krēmos nav SPF filtrs, viņi jūs nepasargās, ir jānopērk atsevišķi SPF filtri, jā. Nu, vasarā varbūt tas attiecās vairāk uz vasaru, neuzturamies tiešajos saules staros no 10 līdz 4, ja tas ir iespējams, ja. Izvairieties no solārijiem, tas ir pats tāds lielākais, varbūt, biets un brīdinājums, izvairieties no solārijiem. Nu, un, protams, kaitīgie ieradumi, nesmēķējam, ja to vīna glāzi kādreiz gribās iedzert, nu, tā kā vilmaiņai vai labākam noskaņojumam, nu, štrums ar viņu, bet to cigareti gan, nu izmetam ārā, ja. Atceramies par pastaigām svaigā gaisā, dzeram daudz ūdens. Starp citu, mazs testiņš meitenēm. Jā, vai kā var zināt, vai jums pietiekošā daudzumā ir ūdens sadzerts organismā, ja? Viena ļoti labs tests, ko man iemācīja savus 10, ne vairāk kā 20 gadu atpakaļ. Un lieta tāda, ja jūs no rīta pamostaties un testat krūtīm, kur ir, nu, tā ādiņa, ja viņi ir tādi sakrunkoti, jūs redzat, ka tur viss ir tādās strīpiņās, tas nozīmē, ka jums nepietiek organismā ūdens, ja? Ja jūs no rīta pieceļaties un skatāties, nu, tur tā kā viss ir kārtībā, tas nozīmē, ka jūs esat malacīti, jūs ūdeni dzerat pietiekošā daudzumā, ja? Tā kā mazs testiņš, katra varat rīt no rīta pārbaudīt, kā tad jums iet tā ūdens dzeršana, ja? Pārskatiet ēšanas paradumus, jā, varbūt atsakamies no tās puscūkas, bet apēdam kādu kāpostu, kādu burkānu, kādu kāli, kādu rutku, ja, kādu salātiņu svaigo ar griķiem, ja. Protams, mīļās, mēģiniet izgulēties. Mums ir jāiet laicīgi čučēt, vismaz 10 jau jābūt gultiņai, lai 11 mēs varam laisties miedziņā. Jā, jo mēs zinām, ka tad sāk strādāt dažādas interesantas lietas organismā, un kuras var notikt tikai tad, kad mēs guļam. Un kā saka maziem bērniem, kad kamēr viņš guļ, viņš aug, tad mums atkal ir tas vecums pienācis, kamēr mēs guļam, mēs atjaunojamies, it sevišķi, ja mēs esam uz vakaru iedzērušas omegu, iedzērušas probiotiķi, kādu multivitamīnu vēl, ja, un tā. Nu, ko, mīļie mani, ceru, ka es jūs pārliecināju, ka ir jālieto kosmētika, ir jālieto arī uzturbagātinātāji, ir jārūpējās par sevi, vienalga, cik jums ir gadi, vai jums ir 11 gadi, vai jums ir 51, vai jums ir 71. Atcerieties, mēs visas esam skaistas, jebkurā vecumā, un mēs esam pelnījušas būt skaistas, laimīgas, mīlētas un foršas. Paldies jums par šo vakaru, paldies, ka jūs noskatījāties, noklausījāties. Es ļoti ceru, ka jūs kaut ko sadzirdējāt, to, ko varbūt nezinājāt. Palīdzēja jums tajos labirintos orientēties, ja tagad sapratāt, kuru kosmētiku tad jums ir jānopērk, vai kuru man ir jāuzdāvina, varbūt Ziemassvētkos mazmeitai vai māsai vai kas. Atcerieties, ir arī vīriešu šīs te sejas kopšanas komplekts, es viņu šodien neieliku, es pavisam par viņiem aizmirsu, mīļie vīrieši, piedodiet, bet jums arī ir fantastisks kosmētikas komplekts. Un tā kā tā. Kamēr vēl neesat izklīduši, tad atgādinu par produkciju. Mēs runājam 2 reizes mēnesī, katra mēneša 1. un 3. ceturtdienā. 3. ceturtdiena mums tagad sanāk 16. datumā, kur būs fantastiska lekcija par to, kādi tad tie kokteļi ir atomī. Izrādās atomī ir olbaltumvielu kokteļs, tur ir kokteļi svara mazināšanai. Tur kas tik tur nav tajā atomī, jo pašā Korejas veiklā tur ir pāri pa 500 precēm un visas pagaršot jau nemaz vēl nav sanācis. Tā kā 16. pieslēdzamies, klausīsimies visu par kokteļiem, un es zinu, ka man arī tur būs atklājums, jā.
Un savukārt novembrī es aicinu jūs visus ar visiem jūsu jaunajiem cilvēkiem, ar jauniem kolēģiem, varbūt ar kādu neticīgo tomu. Uz katru sestdienas rītu 11. mums būs rīta tēja vai kafija kopā ar Atomiju. Stāstīsim, kas ir Atomija kompānija, kāds izskatās veikals, ko šeit var nopirkt, cik tas ir vienkārši reģistrēties, un galvenais, ka šeit nav absolūti nekāda pienākuma. Reģistrēties, pērkaties, kādu gribat, ko gribat, cik gribat, un neviens jums nespiedīs kaut ko lieku nopirkt. Nu, kaut kā tā. Šito sestdienu tiksieties ar mani, pēc tam es dodos uz Koreju, 2 nedēļas nebūsim, bet 11. un 18. datumā sestdienas rītu kafiju vadīs Sandriņa. Viņa ir tik fantastiska. Jums noteikti Sandriņa patiks. Kas būs 25. datumā? Tas vēl ir noslēpums. Nu, kaut kā tā. Paldies visiem. Skatos čatiņā ir kaut kas ir sarakstīts čatiņā. Čatiņā mums ir paldies, 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 ai, cik forši mīļi, paldies, oi, cik daudz paldies un puķītes un tā. Jā, mīļie, paldies jums par šo vakaru. Es gribēju iekļauties 40 minūtēs, bet man kā vienmēr nesanāca, tā kā piedodiet man. Un tagad gan atdošu jūsu ģimenēm un tiekamies sēsdien uz rīta kafiju ar Atomiju 11. Links ir šis pats. Atā! Paldies, Lāsmiņ!